tas kungs ar tevi. Bet 6. mēnesī eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nācareti pie jaunavas, kas bija sadarināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis pie viņas ienācis sacīja: Esi sveicināta, tu apžēlotā, tas kungs ar tevi. Bet viņa iztrūkās par viņa valodu un domāja pie sevis: Kas tas par sveicienu? Lūkas evaņģēlijs. Ko Marija darīja, kad pie viņas ieradās eņģelis? Droši vien ko gaužām vienkārši. Slaucīja grīdu, baroja vistas vai nesa ūdeni no akas. Cik savādi šādā brīdī sastapt eņģeli, kurš nosauc tevi par apžēloto un pavēstīja, ka tas kungs ir ar tevi. Nav brīnums, viņa izbijās. Eņģelis Gabriels bija ieradies, lai pavēstītu, ka tas kungs drīzumā būs ar viņu, tuvāk nekā viņa jau kad to būtu varējusi iztēloties. Iedzims viņā, kā bērniņš zem viņas sirds. To patiesi ir grūti aptvert, ka Dievs pie viņas ieradīsies tieši šādi. Ar šādu domu ir jāprod, un Marijai bija doti 9 mēneši, pirms viņai bija lēmts audzināt paša Dieva dēlu kā savējo. Arī mums ir dots laiks pierast pie Jēzus mīlestības, kas caurstrāvo mūsu dzīvi, no mirkļa, kad pieņemam viņu kā savu pestītāju, līdz dienai, kad viņu sastapsim vaigu vaigā. Dievs vēlas, lai mēs uzticētu viņam savas domas un cerības, priekus un bēdas, visu, kas ar mums notiek, un visu, ko mēs darām, jo grib kļūt par mūsu dzīves spēka, cerības un prieka avotu. Dargais Jēzu, palīdzi man ikdienas tikt tev tuvāk. Āmen.